šajā domes sasaukumā es biju deputāts un nodarbojos ar sociālajām lietām. Sastāvēju sociālo lietu komitejā un izskatījām cilvēku iesniegumus. Skaidrs, iesniegumu bija ļoti daudz un ar dažādām prasībām, vēlmēm un pat ambīcijām, bet mēs centāmies katram sniegt pakalpojumus, atbalstu, lai tomēr cilvēks būtu apmierināts ar komitejas darbu. Komitejas darbā vadījāmies pēc nolikuma, kurš ir izstrādāts domes komitejās. Mēs to vadījāmies pēc tā, kurā ir vairākas nodaļas, kādā veidā izmaksājuma pabalsti, kādi ir izmaksājuma pabalstu kritēriji, kam pienākas, un ir arī tā, kuram arī nepienākas. Zem katra iesnieguma ir cilvēks, ir viņa liktenis un sāpe, un tas tā rada tādu ļoti lielu atbildības sajūtu. Bet mēs jebkurā gadījumā centāmies palīdzēt, visiem centāmies palīdzēt, vairāk vai mazāk. Un ir patīkami, kad tevi satiek uz ielas un tomēr izsaka pateicības vārdus. Ar domes atbalstu ir radīts šis sociālais centris, kuru varēs izmantot vecākā gada gājuma cilvēki, trūcīgie un maznodrošinātie. Līdz šim te vispār nebija nekas. Te bija tāda dubļu peļķe, tecēja kanalizācija, tas ir sakārtots, ielikta grīda, dušas kabīne, ir atjaunota tualete. Agrāk te nebija vispār pat kanalizācijas pievadā, tas bija ciet aizratinēts. Tad tagad te mums ir sakārtots, ielikts jauns radiators, apgādāts viss ar ļoti labu siltumu, lai varētu izmantot to, mazgāties un vēl kas ir paredzēts arī vējas mašīna, kas ir iegādāta pa domes līdzekļiem, lai trūcīgie pensionāri un Baložu pilsētas iedzīvotāji varētu izmantot savām vajadzībām. Pagājušajā gadā tika dibināts uzņēmums Sija Baložas saimnieks. Sija Baložas saimnieka vadītājs es esmu Ilmārs Brālis. Nodarbojamies ar pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu. Tas ir Jaunatnes iela 1, Zaļā 5 un Purva 2. Skaidrs, ka mums tāds padomu mantojums tas nebija labākais stāvoklī. Es gribētu vēl piedāvāt Baložas pilsētas iedzīvotājiem, jo mums patīk dzīvot sakārtotā vidē, lai apkārt būtu kārtība, ielas tīras. Gribētu piedāvāt tādu mazu konkursiņu. Varbūt jūs varētu iesniegt mīļie Baložas pilsētas iedzīvotāji, iesniegt domē, Baložas saimniekam rakstiskus priekšlikumus, ko jūs gribētu redzēt pie savām mājām, pie kaimiņu mājām. Varbūt kādu mēs gribētu labi iekārtot kādu pilsētas stūrīti, kur var atpūsties gan jaunās māmiņas, gan arī vecāka gada cilvēki, un, lai kā saka, neviens nebrauktu virsū, tiešām nepārnestā nozīmē. Jaunatnes ielā 1 lejā ir lūkšana telpa, kurā katru nedēļu trešdienās savācas interesanti, teiksim tā, kuri atbalsta to, un te ierodas 10–12 cilvēki, un es teikšu, ka viņiem ir ļoti liela interese, un viņi ir ļoti pateicīgi, ka ir tāda vieta, kur viņi var ierasties, un nevienam netraucējot, lūgties pēc tam apspriest Baložas pilsētas problēmas, savas problēmas, atzīmēt kādam vārdu dienu, dzimšanas dienu un tā tālāk. Teikšu tā, ka Baložas pilsētā ir ļoti daudz darāmā. Un daudz kas ir sākts darīt, un skaidrs, ka gribētos arī turpināt. Ir ieplānots, ka starp Rīgas ielu un Medanu ielu, tur, kur bija kādreiz ābeldārs,
tur, kur iet siltumtrasi, mēs gribētu iekārtot tādu atpūtas vietu, kur var izvietot gan bērnu spēļu laukumus, gan arī ietvi visā garumā, lai var normāli pavadīt brīvo laiku. Es, Balodžu pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Adats, gribu stādīt jums priekšā vēlēšana apvienības Balodžu pilsētas iedzīvotāju deputātu kandidātus. Aldis Rausis, Valsts zemes dienesta informācijas galvenās pārvaldes direktors, Balodžu pilsētas domes deputāts no 1997. gada. Vita Broka, Balodžu vidusskolas direktore, Balodžu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte no 2001. gada. Lauma Žilkova, Balodžu sporta iniciatīvu centra sporta koordinators, Balodžu pilsētas domes deputāte, Ilmārs Brālis, Sijā Balodžu saimnieks rīkotāja direktors, Balodžu pilsētas domes deputāts, sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Jānis Kūkums, Sijā Balodžu komunālā saimniecība rīkotāja direktors, Balodžu domes deputāts, ilgadējs priekšsēdētājs